Iznācis profesionālā lauksaimniecības nozares žurnāla Agrotops septembra numurs. Tajā lasiet. Jau 5. gadu pēc kārtas Latvijas aitkopji pulcējas Rūjienas novada Jeru pagasta Klimpās, kur notiek aitu dienas. Šogad pasākums bija īpaši kupli apmeklēts. Sausums šovasar ne tikai ietekmēja aveņu ogu lielumu, bet arī samazināja ražu. Agrotops viesojas divās aveņu audzētavās – Mazkuģniekos un Smilškalnos. Lauka veltņi nodrošina labāku lauku pārējamību, labu augsnes blīvumu un ļauj kontrolēt arī gliemežu populāciju uz lauka. Mūsdienīgie veltņi ir gan daudzfunkcionāli, gan produktīvi. Šogad oficiāli atklāta 10 000 kvadrātmetru plašā Brāļu Vinteru siltumnīca Lielplatonē. Tajā ražo hibrīdo gurķu sēklas pēc kompānijas Monsanto pasūtījuma. Ungārs Andrešs Fazekašs Latvijā dzīvo jau vairāk nekā 40 gadu. Viņš ir ne tikai labi pazīstams vīnogu selekcionārs, bet arī dzejnieks un dziednieks, kas vīnogu selekciju uzskata par savu misiju Latvijā. Govju boksos ar nepiesieto turēšanu pakaišiem tiek izmantot arī salmi. Salīdzinām salmu mitrumu uzsūkšanas spēju, izmantojot dažādus salmu sagatavošanas paņēmienus. Tagad Agrotopu var abonēt arī nosūtot īsziņu uz numuru 254 16 555, norādot Agrotops, vārds, uzvārds, adrese un e-pasta adrese. Žurnāls Agrotops katram zemniekam un lauku uzņēmējam.